Piedāvā uzreiz veselu lēru visādām lietām, jā, piemēram, kristīgajā cirkā, jeb akrobātiskajā baznīcā. Viņš tādu zina, vai ne? Jā. Pārmet nevis krustu, bet kūleni. Tā vietā, lai lietot vārdu, Dievs pārmet salto. Nevis krīt ceļos, bet stāv uz rokām, un nevis dzied kristīgas dziesmas, bet rībina bungas akrobātiskās dievlūkšanas gaidās. Un mācīties nevis stāv kancelē, bet staigā pa virvi un sprediķo, vai ne? Un baznīcēni top svētīt, lecot caur degošu apli. Nu, redz, veselu piedāvājumu klāsts šovs nodrošināts. Nu, minūtes 20 šitas varētu tā iet, un pēc tam 5 dresētas mūķenes no Kievas lec uz batuta. Jā, nu, tas varētu būt tik smuki. Visi domā, ka Dievs nevis ir visur esošs, bet gan šūpojas tepat kā grieztiem speciālās šūpolēs. Nu, žonglēšana ar ziedojumiem. Tāda lietiņa varētu būt šajā cirkā. Par sātaniem sauc tos, kur cirkā iekļuvuši bez biļetes. Jā, protams, pagaidu, man te vēl bija kaut kas. Vecais triks, sātans ieskrien cūkā. Nu, tāds iluzionis, lūdzu. Programmiņu vietā izdala bībeles. Oriģinālajā žanrā jūdeists smalkais triks ar priekšādiņā. Jā. Un parasti uzstājas spīdīgs puisis un 12 citi čaļi, kas sev dēvē par apustuļiem. Tā, kas vēl? Egzorcistu uzstāšanās, vēl dzīšana caur degošu apli. Pareizi, jā, cirks arī tīģera dresētājas dedzināšana uz sārta. Šitā. Paradīzes šovs dresēt čūska ar ābolu. Mateja everģēlības notiek. Mateja. Cirka numurs. Tādu krucifiks ar ieejas unikāls numurs. Jā, nu tādu mums jau bija un laikam vīnas pļāvējs. Jeb ugunsdzies pļāvējs. Māsa Veronika izģērbjas, protams, vai ne? Šitā laidīs tagad iekšā. Nu labi. Sprediķotājs vēderrunātājs. Tas arī varētu būt labs numurs. Debes zvaniņu galā koncerts. Iluzionis. Bībele te ir, te nav. Rāpšanās 6-metrīgā svecē. Vingrotāji uz kanceles. Mūķeni uz batuta. Nu jā, bija vienreiz jau tādas labi. Neiedomājama stabilitāte un izturība. Cilvēks altāris. Atklāšanas numurā uzstājas Svētā Marīna Ūmova. Tagad, jā. Džigiti zirgā un mācītājs kunga prātā. Nu, tas ir baigā ārāli. Nu, tad arī tiek piedāvāts drūmais joks. Iluzionists pārvērš vīnu par ūdeni. 5. dienā, jā, šaus ilgs vairākas dienas. Truša radīšana no cepures. Nu, jā. Žonglēšana ar degošām svecēm. Pēc tam, kad lielajā kastē, iepakots lielajā kastē ar lielo L, lielajā kastē iepakots vīrs, kas nāk no publikas, jebkurš, ja, kad kaste caurdurt ar zobiniem, iluzionis sauc lāc ar nāc ārā. Tā arī notiek, viss kārtībā. Pravietis no krusta izloka tabureti. Jā, kas man te vēl ir? Popi stāv uz bumbām. Liliputa vakarēdienas 12 vīriņi pie zema galdiņa ēd mazas maizītes. Telepāteriņu šaus šitādi. Lēciens ar ieskrējienu pāri altārim. Jā. Svētā kūleņa mešana, vai ne? Super, mūķena bārdu tāda bija. Jā. Draudzes gans bāž galvu mutē savai avī. Briesmīgi joki. Mācītāja maģiskais talārs, zem kura ik pa brīdim pazūd kāda mūķena. Iluzionists pabaro visu cirku ar 5 zīvīm. Zvaniķi, akrobātiskie triki karājoties baznīcas zvanā. Ja? Marijas pārzāģēšana. Un staigāšana pa ūdens virsu zem cirka kupola. Mācītāja žilbiņošais lidojums no kanceles. Nu, dresēt baznīcēni ķesteru vadībā arī. Te ir jogu priekšnesumi, gulēšana uz dievmaizītēm, ieslēgšanās ērģelēs. Un tikšana ārā. Pēc pirmam akordam. Jā. Nu, un vecais labais triks ar mācītāju. Nu, kā to visu varētu rezumēt, man jau teikt tas Mateja everģēlības. Ja? Tas varētu būt tāds. Nu, es nezinu, man atkal liekas, ka vai nevajadzētu mums vispār dot balvu baznīcai. Pagaidi, ko
tad puķes? Nē, labi. Vecais labais joks ar... Kā bija vecais labais joks ar evaņģēlībām, jā? Jā, Mateja evaņģēlības. Mateja evaņģēlības, Artūrs. Tas ir komplekss, Klaudi. Īstenībā to ir atsūtījis Una. Una, nevis Una Artūrs. atsūtījis no Artūra e-maili. Jā, bet katrā ziņā ziedu virteni mīļotam cilvēkam gadu garumā ļoti iespējams, ka aizceļos pie viņa.